O, tieši tā, seiks. Viņa filmas Dvēseli putenis un tīklā TTT leģendas dzimšana ir par īstām lietām, cilvēkiem un dzīvi. Tieši tā. Jā. Kino režisors Dzintars Grebergs. Sēstēns Intaram. Piektdien, jā. Šodien super nav jāstāsta. LTV1. Stāsts par Jūri Ziemeli. Kurš? Viņam bija 47. Tieši tā man mīļā Latvijas televīzijas svētība jums. Pavadīt ieslodzījumā. Šī apziņa, ka mums ir jābūt brīviem un vismaz garā. Es nebiju tas drosminieks tajā rindā, kur Jūras Ziemelis bija. Nekad neviens nezinām, kādas izvēles priekšā tas Tieši tā. konkrētais cilvēks, Jā. kurš tam ir ticis nolikts. Raidījums Izvēle numur 1. 12. februārī 15:09 vakarā LTV1. Vai ne meitenes? Google mapā ielies Druvienas vecā skola muzejs. Bet ar ko tie mierlaigi Īpaši tas, ka mēs neslēpam par kaut kādam sagatavotiem trasēm. Cilvēks viņš saprot, ka arī ar tām vecām koku slēpēm Vā. var būt milzīgi. Jā, viens, kas te tagad? Kāpēc jums ir svarīgi, kā tie cilvēki izskatās, kas slēpo? Nu, tas, lai tu laiku tu atgriezt atpakaļ. Tas modes nāk un pāriet un tā tālāk. Beethovena simfoniju Jā. tā kā uzskatīt, ka viņi nebija. Viņi ir un būs. Ir kaut kādas lietas, kas ir un paliek, jā. Aklā politika. Izglītības un zinātnes ministrija cīnās pret tālmācību, bet pat nezina, kāpēc vecāki to izvēlas. Bija emocionālā spriedze un pārslodzes skolā, mobbinga klātesamība. Man tur tajās mācības stundās nebija nekā jauna. Daudziem bērniem tālmācība glābiņš no bulinga. Skolām laba iespēja tajā nogrūst otrdien. Fotoniņ, iedod man lūdzu gaismu stāvu dzīvē. Kā jūs teikt? Izklausās ticam, jā. Vai zinātnē arī tā, ka jūs strādājat pie kaut kāda projekta, pie kaut kādas izpētes vai radīšanas un... Tieši tā. Tā kā lampiņa pukš. Jā, es domāju, ka tā ir. Var nezināt elementāru atomskailu 27, bet vienmēr zinās Harry Potter pūce. Elektroni, fotoni, sensori un Harry Potter pūce. Vipiņā dižosies jaunie zinātnieki. Tiekamies pirmdien, uzreiz pēc panorāmas. Mēs esam zvaigžņu putekļi. Tieši tā. Mēs reāli esam Jā. zvaigžņu pēcteči. Par lielo sprādzienu. Vai varam iedomāties pirms 14 miljardiem Vau, cik skaisti. no bezgalīgi maza Tāda svētība. Jā. uzsprāgs šis lielais visums. Jo, ja kaut kam ir sākums, tad vienmēr dabiski gribētos jautāt, kas bija pirms tā. Lielās patiesības svētdienās vienos dienā ar atkārtojumu trešdienās pēc naktas ziņām. No laulībām ar Francijas princi un kļūšanas par karalieni līdz Versaļu skrišanai. Tas ir smieklīgi. Te kundze ir Versaļas. Spožuma un grezna dzīvesveida gadi, kas noveda līdz Vau, Franču cik revolūcijai. skaisti. Es mīļās meitenes. Kūkas. Tieši tā meitenes. Tās ir muļķības. Es tā nekad neteiktu. Kirstene Dānsta, režisoris Sofijas Koppolas vēsturiskajā drāmā Marija Antonete. Šovakar bez 5:11 LTV1. Mūsu ceļš uz virsotni, Tieši tā mīļā Latvijas televīzija, man labākie draugi. tas ir izcīnīts sniegā. Mums nekas netiek dots, bet katrs metrs ir jānopelna pašam. Te čempioni nerodas no komforta. Te viņi izaug no spīta, rakstura un sapņa. Bet, kad viņi traucas lejā, tā ir brīvība. Tieši šī neatlaidība ir tā, ko mēs mīlam un novērtējam. Čoivar. Seko līdzi Olimpiskajās spēlēs televīzijā, Latvijas radio un portālā LSM. Sabiedriskais medijs Milāns Kortīnas Ziemas Olimpisko spēļu oficiālais pārraidītājs. Tūlīt raidījums ielas garumā. Tieši tā. Vēlāk Vēlāk dienas ziņas.
ko mēs filmēsim tiešraidā. Ne, bet Latvijas televīzija. Studija, tieši tā. Tiekamies 6:32. Tieši tā. Miļā, sākam. Bet tam varētu redzēt raidījums YouTube kanālā, Edvīna Krastiņa YouTube. Jā, tieši tā. Un bet es saprotu, jā. Labam, kurš klausamies. Es atrodos ļoti zīmīgā Ļoti skaisti. Wow. kur satieks Četras ielas, Asuras, Alejas, Ezera un Rēzeknes ielas. Un tā būs kā pasakā. Ja iesim uz ezeru pusi, nāksies Un labi, kurš šomīt? kāda aina. Bet aizrautības radošus cilvēkus sastapsim jebkurā ielā. Kāpēc tu nogriezi?